Kurš gan nepazīst Bobu Mārliju? Viņš taču ir viens no slavenākajiem reggae dziedātājiem vēsturē. Bet pirms viņu iepazina visa pasaule, viņa dzīve sākās mazā vietā Jamaikā. Roberts Nesta Mārlijs piedzima 1945. gada 6. februārī Nainmailā, Sentannas pagastā, Jamaikā. Viņš uzauga kopā ar savu māti Sedelu Mārli. Bobs jau bērnībā aizrāvās ar futbolu un mūziku. Vēlāk viņi pārcēlās uz Trenchtownu, nabadzīgu rajonu Kingstonā, Jamaikas galvaspilsētā. Tur viņš vēl vairāk aizrāvās ar mūziku, jo viņu ieskāva dažādas skaņas un vietējie mūziķi. 1970. gadu sākumā Bobs izveidoja grupu kopā ar Boniju Vaileru un Pīteru Tošu. Grupa mainīja vairākus nosaukumus, pirms kļuva pazīstama kā The Wailers. 1964. gadā viņu dziesma Simmer Down kļuva populāra Jamaikā. Tā bija viena no pirmajām lielajām Boba Mārlija veiksmes mūzikā. Gadiem ejot arī Mārlija mūzika mainījās. No vietējā Jamaikas skanējuma viņš kļuva pazīstamāks ar regeju, mūzikas stilu, kam ir cieša saikne ar Jamaiku. Daudzas viņa dziesmas ir par nabadzību, brīvību, vienlīdzību, ticību un vienotību. Tāpēc viņš nekļuva tikai par dziedātāju. Daudziem cilvēkiem viņš kļuva arī par parasto cilvēku balsi, kuri piedzīvo grūtības un netaisnību. 1970. gados Bobs Mārlijs un The Wailers jau bija pazīstami dažādās valstīs. Viņa auditorija pieauga un kļuva daudzveidīgāka. Viņš sāka doties tūrēs uz dažādām pasaules daļām. Mārlijs bija pazīstams arī ar savu aktīvo dzīvesveidu. Viņam patika skriet, un viņš ļoti aizrāvās ar futbolu. Tāpēc daudziem, kas viņu redzēja, Mārlijs šķita spēcīgs un vesels. Taču 1977. gadā tika pamanīta problēma viņa labās kājas lielajā pirkstā. Sākumā tika domāts, ka tas ir saistīts ar futbola traumu. Kad ārsti viņu izmeklēja, viņi atklāja, ka viņam ir akrālā lentiginozā melanoma, retādas vēža forma, kas var attīstīties zem naga vai pēdas apakšā. Ārsti ieteica amputēt skarto pirkstu, lai novērstu vēža izplatīšanos. Mārlijs nepiekrita pilnīgai amputācijai. Tā vietā viņš lika noņemt tikai skarto daļu un turpināja savu dzīvi un mūzikas karjeru. Nākamajos gados viņš turpināja ierakstīt un doties tūrēs. Līdz 1980. gadam Mārlijs bija viens no pasaulē slavenākajiem reggae māksliniekiem. Tajā gada septembrī viņš uzstājās Madison Square Garden, Ņujorkā, taču pēc šiem koncertiem notika kas nopietns. Kamēr Mārlijs 1980. gada 21. septembrī skrēja pa Centrālu parku, viņš pēkšņi sabruka. Viņu aizveda uz slimnīcu, lai veiktu pārbaudi. Tur tika atklāts, ka vēzis, kas pirmo reizi tika konstatēts viņa kājā pirms dažiem gadiem, jau bija izplatījies uz citām ķermeņa daļām, tostarp smadzenēm un plaušām. Neskatoties uz savu stāvokli, Mārlijs neapstājās uzreiz, tikai pēc 2 dienām. 1980. gada 23. septembrī viņš vēl uzstājās Pitsburgā. Daudzi cilvēki, kas viņu skatījās tajā vakarā, vēl nezināja, ka tā būs pēdējais Boba Mārlija koncerts. Pēc Boba Mārlija pēdējā koncerta 1980. gada septembrī kļuva skaidrs, ka viņa stāvoklis ir nopietns. Bet novirzīsim sarunu mazliet citā virzienā, jo šis punkts Boba Mārlija dzīvē ir ļoti svarīgs. Ir viens nozīmīgs notikums viņa dzīvē, pie kura mums jāatgriežas. 1976. gadā Jamaikā bija nopietns politisks konflikts. Divas galvenās politiskās partijas, Tautas Nacionālā partija PNP un Jamaikas darba partija JLP, bija sīvā konkurencē. Tuvojoties vēlēšanām, vardarbība dažos valsts reģionos kļuva arvien nopietnāka. Tā kā Bobs Mārlijs bija ļoti slavens un ietekmīgs, daudzi cilvēki vēlējās zināt, kuru pusi viņš atbalstīs. Taču Mārlijs nevēlējās nostāties nevienas politiskās partijas pusē. Viņš vēlējās izmantot savu mūziku, lai vienotu cilvēkus. Tāpēc viņš piekrita uzstāties bezmaksas Smile Jamaica koncertā 1976. gada decembrī. Koncerts bija paredzēts, lai palīdzētu mazināt spriedzi un nemierus Jamaikā, taču pēc koncerta izziņošanas valdība jau bija izsludinājusi vēlēšanas. Šī iemesla dēļ daži cilvēki sāka domāt, ka Bobs Mārlijs atbalsta premjerministra Maikla Manlija vadīto Tautas Nacionālo partiju PNP. Lai gan Mārlijs jau iepriekš bija uzsvēris, ka viņa koncerts nav politiskas partijas pasākums. Un 2 dienas pirms koncerta, kamēr Mārlijs mēģināja savās mājās Kingstonā, pēkšņi ienāca bruņoti vīrieši un sāka šaut. Tika ievainots Mārlijs, kā arī viņa sieva Rīta un viņa menedžeris Dons Taylors. Viņi visi izdzīvoja. Arī nebija pierādīts, kurš patiesībā deva pavēlu uzbrukumam. Tāpēc nevienu politisko partiju nevar droši saukt par atbildīgu. Pat ievainots, Mārlijs tomēr uzstājās Smile Jamaica koncertā pēc 2 dienām. Viņš stājās pretī milzīgam pūlim un uzstājās, kā bija solījis.
Pēc tam viņš pameta Jamaiku un kādu laiku dzīvoja Londonā, kur turpināja radīt mūziku. Tā kā uzbrukuma laikā Marleyu skāra lode, vēlāk parādījās baumas, ka viņa agrākajam ievainojumam varētu būt saistība ar viņa sabrukumu 1980. gadā. Taču medicīniskie atklājumi sniedza daudz skaidrāku izskaidrojumu. Vēzis, kas pirmoreiz tika atklāts viņa pēdā 1977. gadā, jau bija izplatījies pa visu viņa ķermeni. Pēc tam, kad viņš sabruka skrienot pa Centrālu parku 1980. gada septembrī, ārsti atklāja, ka melanoma jau bija sasniegusi viņa smadzenes, plaušas un citas ķermeņa daļas. Kad vēzis izplatās smadzenēs, tas var ietekmēt smadzeņu normālu darbību un izraisīt nespēku, redzes problēmas, ķermeņa kontroles zudumu un krampjus. Šis ir skaidrāks iemesls, kāpēc Marlejs pēkšņi sabruka skrienot. Viņš sāka ārstēšanos Ņujorkā. Tajā ietilpa staru terapija, lai samazinātu dažus audzējus. Taču viņa vēzis jau bija progresējis un izplatījies daudzās ķermeņa daļās. Marlejs bija pazīstams arī ar to, ka smēķēja marihuānu kā daļu no saviem rastafāri ticējumiem. Tā kā viņam bija arī plaušu vēzis, varētu domāt, ka slimības cēlonis ir smēķēšana. Taču viņa diagnoze parādīja, ka plaušu vēzis bija daļa no melanomas, kas izplatījās no citas vietas. Tātad slimība, kas nogalināja Marleju, nesākās kā plaušu vēzis. Un, kamēr turpinājās ārstēšana, Marleja ķermenis kļuva vājāks, un viņš vairs nespēja turpināt savu mūzikas turneju. Šajā brīdī viņa stāvoklis bija ļoti nopietns, taču viņš vēl nevēlējās padoties. 1980. gada beigās viņš devās uz Vāciju, lai izmēģinātu doktoru Jozefa M. Ezelca ārstēšanu. Vācu ārstu, kurš bija pazīstams ar alternatīvām vēža ārstēšanas metodēm. Ezelca klīnikā Bavārijā Marlejam tika dots espresso. Citi eksperimentāli ārstēšanas veidi, kuru mērķis bija stiprināt viņa ķermeni un imūnsistēmu cīņā pret vēzi. Taču šīs metodes nav pierādītas kā efektīvas progresējoša vēža ārstēšanā. Marlejs palika Vācijā vairākus mēnešus, kamēr viņa stāvoklis turpināja pasliktināties. Vīrietis, kurš agrāk gandrīz katru dienu spēlēja futbolu, devās tūrēs uz dažādām valstīm un uzstājās tūkstošiem cilvēku priekšā uz skatuves, pamazām sāka zaudēt spēkus. Bet pat tad, kad viņa ķermenis jau bija vājš, viņš turpināja censties cīnīties ar slimību. Šajā brīdī jautājums vairs nebija par to, vai viņš drīz varēs atgriezties uz skatuves. Lielākais jautājums bija, vai vēl ir iespējams apturēt vēzi, kas jau bija izplatījies svarīgās viņa ķermeņa daļās. 1981. gada 6. februārī Bobam Marlejam palika 36 gadi. Viņš joprojām atradās Vācijā un turpināja ārstēties. Taču, lai gan viņš jau vairākus mēnešus tika ārstēts, viņa vēzis turpināja pasliktināties. Viņam tika izmēģinātas arī dažādas alternatīvas ārstēšanas metodes, tostarp ozona terapija. Taču nav pārliecinošu zinātnisku pierādījumu, ka ozons spēja izārstēt vēzi. Nedēļām ejot, Marleja ķermenis kļuva arvien vājāks. 1981. gadā, maijā, viņš nolēma atgriezties Jamaikā, lai būtu kopā ar savu ģimeni. Taču ļojot ar lidmašīnu, viņa stāvoklis vēl vairāk pasliktinājās. Viņiem nācās apstāties Miami, Floridā, pirms viņi sasniedza Jamaiku. Marleju aizveda uz Cedars of Lebanon slimnīcu. Tajā brīdī vēzis jau bija plaši izplatījies viņa ķermenī, un ārstēšana vairs nevarēja apturēt slimību. 1981. gada 11. maijā Bobs Marlejs nomira Miami. Viņam bija tikai 36 gadi. Galvenais viņa nāves iemesls bija melanoma, kas bija izplatījusies svarīgās viņa ķermeņa daļās. 10 dienas pēc viņa nāves Jamaikas valdība viņam sarīkoja valsts bēres. Tūkstošiem cilvēku piedalījās, lai izrādītu pēdējo cieņu. Pasākumā piedalījās arī galvenie valsts politiskie līderi, tostarp premjerministrs Edvards Siga un bijušais premjerministrs Maikls Menlijs. Marlejs tika apbedīts Nine Mailā, Jamaikā, vietā, kur viņš piedzima. Pirms nāves Jamaika viņu apbalvoja ar nopelnu ordeni par lielo ieguldījumu valsts kultūrā. Pēc viņa nāves sāka izplatīties dažādas sazvērestības teorijas par viņa vēža patiesajiem iemesliem. Viena no populārākajām versijām ir tāda, ka viņam it kā tika uzdāvinātas kurpes ar paslēptu priekšmetu, kas iedūra viņa kājā un izraisīja vēzi. Ir arī stāsta versijas, kas šo notikumu saista ar CIP, ņemot vērā Marleja politisko ietekmi. Taču nav pārliecinošu pierādījumu, kas atbalstītu šo stāstu. Marleja melanoma bija labi zināms medicīnisks stāvoklis, ko sauc par akrālo lentigīno melanomu. Tā var attīstīties zem naga, plaukstā vai pēdām. Nav nepieciešams inda ievainojums vai slepens uzbrukums, lai tas rastos. Šāda veida melanoma ir reta. Taču šis ir melanomas veids, kas biežāk sastopams cilvēkiem ar tumšāku ādu, salīdzinot ar citiem melanomas veidiem.
Tāpēc skaidrāks izskaidrojums Bobam Mārlijam nāvei ir medicīnisks, nevis sazvērestības teorija. Vēzis, kas sākotnēji tika atklāts viņa lielajā pirkstā, vēlāk izplatījās uz citām ķermeņa daļām. Arī nav pietiekamu pierādījumu, lai teiktu, ka vienkārša futbola trauma bija iemesls. Visticamāk, tieši trauma lika pamanīt problēmu ar pirkstu. Tā nav iemesls, kāpēc izveidojās melanoma. Arī nevar droši apgalvot, ka Bobam Mārlijam noteikti būtu izdevies izdzīvot, ja viņš būtu piekritis amputācijai. Plašākas kārtās ķermeņa daļas izņemšana bija viens no ārstēšanas veidiem, ko viņam toreiz ieteica. Taču nav iespējams droši zināt, kāds būtu bijis iznākums, ja viņš būtu izvēlējies citu ārstēšanu. Tagad, kad mēs zinām, kas notika ar Bobu Mārliju, parunāsim par to, cik spēcīga bija viņa ietekme un kā viņa dziesmas palīdzēja atvērt daudzu cilvēku prātus. Jo Bobs Mārlijs nebija tikai dziedātājs. Viņš izmantoja mūziku, lai runātu par nabadzību, rasismu, brīvību, mieru, vienotību un parasto cilvēku tiesībām. Un tā kā viņa rakstīšanas veids bija vienkāršs, vēstījumu bija viegli saprast pat tad, ja tevi neinteresē politika. 1970. gadu sākumā Regijs Jamaikā jau bija pazīstams, taču citās valstīs tas vēl nebija tik populārs. Viens no albumiem, kas palīdzēja to mainīt, bija Catch a Fire, kas tika izdots 1973. gadā. Albums palīdzēja iepazīstināt Bobu Mārliju un The Wailers ar plašāku auditoriju Eiropā un Amerikā. Daudzas no šī albuma dziesmām ir par parasto jamaikiešu dzīvi un grūtībām. Tāpēc, kamēr pasaule iepazīst Regiju, tā iepazīst arī daudzu cilvēku patieso situāciju Jamaikā. Sekoja albums Burnin. Tajā bija iekļautas dziesma Get Up, Stand Up, ko radīja Mārlijs un Pīters Tošs. Dziesmas vēstījums ir vienkāršs. Neļauj sevi apspiest un mācies aizstāvēt savas tiesības. Tā kā vēstījumu ir viegli saprast, dziesma kļuva pazīstama dažādās vietās kā himna par tiesībām un cīņu pret netaisnību. Albumā ir iekļauta arī dziesma I Shot the Sheriff. Dziesmas stāstā kāds cilvēks saka, ka viņš nošāva šerifu pašaizsardzības nolūkā, taču viņš noliedz, ka būtu nogalinājis vietnieku. Viena no idejām, ko šeit var redzēt, ir jautājums par to, vai vienmēr ir pareiza to cilvēku versija, kuriem ir vara. Kad Eriks Kleptons 1974. gadā izveidoja savu versiju, un tā nonāca pirmajā vietā ASV, daudz vairāk cilvēku iepazina Mārlija mūziku. Tas bija ļoti palīdzēja Regijam kļūt populārākam startautiskā auditorijā. Albumā Naughty Dread parādījās dziesma No Woman No Cry. Tā nav vienkārša dziesma, tā ir par attiecībām, un šeit Mārlijs atceras grūto dzīvi Trenčtā. Viņš atcerās laikus, kad naudas bija maz, bet cilvēki palīdzēja viens otram. Galvenais vēstījums ir tāds, ka pat ja dzīve šobrīd ir grūta, joprojām ir cerība, ka viss būs labi. Tāpēc daudzi vienkāršiem cilvēkiem bija viegli ar šo dziesmu identificēties. 1977. gadā Mārlijs izdeva albumu Exodus. Lielāko daļu tā viņš radīja atrodoties Londonā pēc tam, kad uz laiku bija aizbraucis no Jamaikas. Vārds Exodus attiecas uz aiziešanu no grūtas situācijas uz jaunu virzienu. Tam ir arī garīga nozīme Mārlijam, jo tas ir saistīts ar viņa rastafārī ticību. Dziesmā Exodus cilvēki tiek aicināti rīkoties un nepalikt situācijā, kas ierobežo viņu brīvību. Albumā ir iekļauta arī dziesma One Love. Tās vēstījums ir ļoti vienkāršs. Labāk, lai cilvēki vienojas, nevis strīdas savas atšķirības dēļ. Tāpēc šī kļuva par vienu no pazīstamākajām Mārlija dziesmām par mieru un vienotību. Ne visas dziesmas Exodus albumā ir politiskas. Ir arī dziesmas par mīlestību un personīgo dzīvi. Tas ir svarīgi, jo tas palīdzēja piesaistīt dažādus klausītājus Mārlijam. Ir cilvēki, kurus interesē viņa vēstījums par sabiedrību. Taču ir arī tādi, kas klausās tikai tāpēc, ka viņiem patīk regejs un mīlas dziesmas. 1978. gadā Jamaikā bija redzams, cik spēcīga ir Mārlija ietekme. Viņš atgriezās uz koncertu One Love Peace koncertu, lai gan valstī joprojām bija dziļš politiskais konflikts. Koncertā vidū viņš uzaicināja uz skatuves premjerministru Maiklu Manliju un opozīcijas līderi Edvardu Sīgu. Mārlijs apvienoja viņu rokas lielas pūļa priekšā. Tas neizbeidza politisko vardarbību Jamaikā, taču tas kļuva par spēcīgu miera simbolu. Tas arī parādīja, ka pat bez valdības amata viņš spēja izmantot savu slavu, lai nodotu vēstījumu abām pretējām pusēm. Pieaugot viņa ietekmei, Marley kļuva arvien ieinteresētāks par notiekošo Āfrikā. 1979. gadā viņš izdeva albumu Survival. Tas ir viens no viņa visspēcīgākajiem politiskajiem albumiem. Tā galvenā tēma ir Āfrikas vienotība, brīvība un atbrīvošanās no koloniālisma un apspiešanas.
Pat albuma vāks ir pilns ar Āfrikas valstu karogiem. Marleyiem bija svarīgi, lai cilvēki ar Āfrikas saknēm zinātu savu vēsturi un lai viņi lepojās ar savu identitāti. Viena no dziesmām albumā ir Africa Unite. Tās vēstījums ir tiešs. Āfrikas tautām un valstīm ir jāvienojas. Marleyiem šķita, ka brīvību un progresu ir daudz grūtāk sasniegt, ja cilvēki turpina būt sašķelti. Šeit ir arī dziesma Zimbabve, kas atbalstīja cīņu par neatkarību valstī, kas agrāk bija pazīstama kā Rodezija. Kad Zimbabve kļuva neatkarīga 1980. gada aprīlī, Marleys un viņa grupa tika uzaicināti uzstāties oficiālajā svinību pasākumā. Tas bija ļoti nozīmīgi, jo dziesmu par brīvību, ko viņš bija radījis, viņš pats izpildīja brīdī, kad valsts svinēja savu neatkarību. Albumā Survival ir arī dziesma Ambush in the Night. Dziesma ir cieši saistīta ar apšaudi, ko Marleys piedzīvoja 1976. gadā. Taču tā nav tikai par pašu uzbrukumu. Tajā tiek runāts arī par to, kā politika un propaganda var tikt izmantota, lai manipulētu ar cilvēkiem un padarītu parastajiem iedzīvotājiem vienam otru par ienaidniekiem. 1980. gadā Marleys izdeva albumu Uprising, kas bija viņa pēdējais studijas albums, kas iznāca, kamēr viņš vēl bija dzīvs. Dažas tā daļas bija personiskākas un garīgākas. Viena no visatmiņā paliekošākajām dziesmām ir Redemption Song. Gandrīz tikai balss un akustiskā ģitāra ir dzirdama, taču vēstījums ir ļoti spēcīgs. Dziesma ir par prāta brīvību. Tās būtība ir tāda, ka nepietiek tikai ar fizisku brīvību, ir arī jāiemācās domāt patstāvīgi. Un nevajag ļaut bailēm vai nepareiziem uzskatiem kontrolēt savu prātu. Ir arī dziesma Could You Be Loved, kas ir dzīvīgāka un vieglāk dejama. Taču aiz priecīgās melodijas slēpjas vēstījums par to, cik svarīgi ir būt patiesam pret sevi un neļaut citiem cilvēkiem tevi mainīt tikai tāpēc, lai tu tiktu pieņemts. Ir arī dziesma Free Little Birds, kas ir viena no viņa vienkāršākajām dziesmām par cerību. Tās vēstījums ir neļaut problēmām un bailēm tevi pārņemt, jo ne visi grūtie laiki ir pastāvīgi. Tāpēc līdz pat šodienai šo dziesmu daudzi cilvēki izmanto kā mierinājuma dziesmu. Marleyam ir arī dziesmas, kas tieši runā par rasismu. Viens no skaidrākajiem piemēriem ir dziesma War. Tās vārdi ir ņemti no Etiopijas imperatora Haile Selassie runas. Galvenā vēsts ir tāda, ka nebūs īsta miera, kamēr cilvēki tiks vērtēti kā augstāki vai zemāki tikai viņu ādas krāsas dēļ. Laikā, kad rasu diskriminācija daudzās valstīs vēl bija ļoti izplatīta, šāds vēstījums no jamaikiešu mākslinieka, kuru jau klausījās visa pasaule, bija ļoti spēcīgs. Šeit var redzēt, kāpēc Boba Marleya ietekme bija tik īpaša. Viņš neizmantoja mūziku tikai, lai pateiktu cilvēkiem, ko domāt. Bieži viņš to izmantoja, lai uzdotu jautājumus. Kāpēc pastāv rasisms? Kāpēc ir cilvēki, kuriem nav brīvības? Kāpēc daži dzīvo galējā nabadzībā, kamēr citi ir ļoti bagāti? Kāpēc cilvēki tik viegli strīdās politikas dēļ? Un kāpēc dažreiz mēs ļaujam citiem izlemt, kam mums ticēt? Kad dziesma liek tev aizdomāties par lietām, kuras iepriekš esi ignorējis, tā pārsniedz vienkāršu izklaidi. Un tas ir viens no lielākajiem Marleya sasniegumiem. Viņš izmantoja regeju kā veidu, lai vienkāršā veidā nodotu sarežģītas tēmas. Arī Bobs Marleys nav izgudrojis regeju. Daudzi Jamaikas mūziķi to spēlēja jau pirms viņš parādījās, bet viņš kļuva par vienu no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc regejs kļuva pazīstams visā pasaulē. Viņam kļūstot populāram, arī Jamaika, tās kultūra un rastafārai kustība kļuva plašāk atpazīstama. Ar viņa koncertiem un albumiem regejs nonāca Eiropā, Amerikā, Āfrikā un vēlāk gandrīz visās pasaules daļās. Regejs ietekmēja arī citus mūzikas žanrus, piemēram roku, punku, hiphopu un popmūziku. Daudzi mākslinieki nākamajās paudzēs smēlās iedvesmu no Marleya skaņas un vēstījuma, taču viņš ietekmēja ne tikai mūzikas industriju. Viņš arī palīdzēja piesaistīt vairāk cilvēku interesi par koloniālisma vēsturi, Āfrikas neatkarību, rasismu un politiskajiem konfliktiem Jamaikā. Bija klausītāji, kuri pirmo reizi dzirdēja par Zimbabvi pateicoties viņa dziesmai. Bija cilvēki, kuri pirmo reizi sāka interesēties par rastafāri ticību viņa mūzikas dēļ. Un bija cilvēki, kuri sāka uzdot jautājumus par rasu nevienlīdzību pateicoties dzirdētajiem vēstījumiem. Tāpēc īstā Boba Marleya ietekmes spēks nav izmērāms tikai ar viņa pārdoto albumu skaitu. Tas vairāk redzams tajā, cik daudz cilvēku ir sasniegušas viņa idejas. Cilvēks varētu sākumā klausīties, jo viņam patīk regeja ritms, bet pēc tam viņš var pamanīt, ka dziesma patiesībā ir par brīvību, rasismu, nabadzību vai mieru.
Šādā veidā mūzika kļūst par tiltu, lai izskaidrotu nopietnu problēmu cilvēkam, kurš iespējams neskatītos garu politisku runu vai nelasītu grāmatu par šo tēmu. Un tas ir iemesls, kāpēc Boba Mārlija mūzika joprojām ir aktuāla, pat ja viņš jau sen vairs nav starp mums. Laiki ir mainījušies, bet joprojām pastāv rasisms, karš, nabadzība, diskriminācija un politiskā šķelšanās. Tāpēc jaunā paudze joprojām saprot daudzus viņa dziesmu vēstījumus. Boba Mārlija dzīve bija īsa. Taču šajā laikā viņš spēja aizvest regēju no Jamaikas uz startautisko tirgu. Vēl svarīgāk, viņš parādīja, ka mūziku var izmantot ne tikai, lai iepriecinātu cilvēkus, bet arī, lai izskaidrotu, uzdotu jautājumus un dotu spēku. Viņš nekļuva par prezidentu vai valdības vadītāju. Viņam nebija savas armijas un viņam nebija politiskā amata. Bet ar savu balsi un dziesmām viņš spēja nodot vēstījumu miljoniem cilvēku par mieru, brīvību, vienlīdzību un vienotību. Un tas ir iemesls, kāpēc līdz pat šai dienai pasaulē atceras ne tikai Boba Mārlija vārdu, bet arī viņa mūzikā ieliktās idejas joprojām dzīvo.